Šis ir 5. Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Mediju spēle Es varu būt premjerministrs. Katru ceturtdienu pēc 4. 5LV Domnīcā. 5LV Domnīca Es varu būt premjerministrs. Mums pievienojas Aidis Tomsons. Sveiki! Čau, čau! Tātad sadarbībā ar jaunatņu darbībā Delfi un žurnālu Ir. Mēs sākam jau 3. raundu spēlē. Mediju spēle, kas ilgs 3 mēnešu garumā, 5LV ēterā. Rudenī tā jau būs TV spēle, un tad visi sacensties par premjerministra mēneša algu. Nu jā, šie pirmie 8 ir izgājuši, pēdējie 4 palikuši, vai ne, ar kuriem mēs tātad iepazīstamies šodien. Tas ir ļoti patīkami. Atgādināšu droši vien uzreiz klausītājiem, ka mēs piedāvājam iespēju viņiem izlemt, kurš ir labākais un kurš viņa prāt nav tik labs šeit no iespējamiem kandidātiem. Tātad jums būs balsošana, es uzreiz varu pateikt, varat meklēt kontu premjerministrs, ja mēs runājam par Twitteri. Savukārt Facebookā tas ir Es varu būt premjerministrs, nu, un tad raidījuma garumā arī viss tā balsošana būs. Es atgādināšu, protams, to vēl raidījuma laikā, lai jūs to atcerētos, un tad tas, kurš ir ieguvis vismazāko balsu skaitu, būs atkal nākamajā reizē. Tātad viens no jums arī pēc nedēļas šeit būs raidījumā, lai tad cīnītos par palikšanu spēlē. 3 mēneši, tātad, kā jau teicu, mums Mārs Gails, bijušais premjerministrs, klausās šodien mūsu spēli un būs eksperts. Viņš sacīs, kurš viņam šķiet vislabākais no jums premjerministriem un dos arī savu tātad imunitāti, sakot, ka viņu nevar izbalsot. Un es arī lūkošos, kā man iet. Iepazīsimies tātad ar šīs dienas spēles dalībniekiem. Bruno Bachs, sveiki! Sveiki! Jā, mūsu pirmais spēles dalībnieks no Iecavas, 27 gadi. Visvecākais mūsu šīs dienas spēles dalībnieks ir par tādu nepieredzējušu jaunieti. Viņu nevar nosaukt, strādā par skolotāju, ir klases audzinātājs, darbojas ar bērniem. Un, kā raksta pieteikuma anketā, lepojas arī par savu sabiedrisko darbošanos. Ir izveidojis Iecavas jauniešu padomi, darbojas tajā kā valdes loceklis. Ir arī kandidējis vēlēšanās un ir bijis partijas jaunais laiks biedrs. Anketā raksta, ka politikā nevar izvairīties no sava nospraustā mērķa nepazaudēšanas. Kāpēc jūs tādu domājat? Jo runā jau, ka daļa pazaudē savu mērķi. Labdien, vēlreiz neliels precizējums, pat reizes skolā nestrādāju un ar bērniem arī nedarbojos, bet mācu pieaugušos skolotājus. Tieši šodien mums ir Samsung skola nākotnē fināls, kas skolotāji sacentās, bet tas cits stāsts par mērķa nepazaudēšanu. Man liekas, katrs cilvēks, kas iet uz kaut kādu attīstību, viņam ir nepieciešams nospraust kaut kādu gala punktu. Bet dažiem izdodas pazaudēt? Es domāju, ka dažiem izdodas atrast tādus garākus ceļus apkārt šim īsākajam ceļam. Bet neviens nepazaudē? Ir cilvēki, kas pazaudē. Tomēr. Ir cilvēki, kas noteikti pazaudē. No un ir cilvēki, kas dzīvo visu savu dzīvi bez mērķa. Ja, piemēram, politikā ir mērķis nodrošināt sevi, vai ir vērts šo mērķi saglabāt? Kā jūs to domājat, nodrošināt sevi? Naudiski. Naudiski. Manuprāt, tas līdzīgi kā ejot skolā, iet politikā un domāt par mērķi, sevi nodrošināt. Man personīgi šis mērķis nebūtu noteikti. Bet tad ir vērts tādu pazaudēt? Pazaudēt mērķi sevi nodrošināt? Jā. Es teiktu tā, es viņu neliktu vismaz top 10 savu mērķu. Labi, ja runājam par premjerministru, kuras ir tās 3 īpašības, kuras labam premjerministram nevajadzētu? Es domāju, nevajadzētu. Nevajadzētu. Noteikti izvairīties no diskusijas. Diskusija manā izpratnē ir argumentācijas uzklausīšana, emociju noslēpēšana. Labi, diskutēt. Otrs? Okay. Otrs no optimisma. Es atvainojos, nevajadzētu. No pesimisma. No pesimisma noteikti, sorry. Labi. No pesimisma un trešais noteikti no apziņas, ka mēs esam visi vienots veselums, visi vienota valsts. Un nav elite. To īpašību nevajadzētu. Tad es sapatrojos. Jo jūs iepriekšējā reizē jau vaicājāt. Iepriekšējā reize neskaitās, šī ir jauna reize, pilnīgi noteikti, jā. Katram jaunietim piesakoties konkursam bija jāatsūt savus pieteikumus. Kāda ir mana ideja Latvijai? Paklausīsimies tādu Bruno ideju. Manuprāt, šodien skolai ir nepieciešams sagatavot cilvēkus. Cilvēks ar lielo burtu, cilvēks, kas ir atbildīgi par savu rīcību, cilvēks, kas palīdz, kas grib mācīties, kas vēlas mācīties, kas grib būt profesionāļi. Protams, ļoti svarīgi ir sakārtot izglītības jomu kopumā, lai skolotājiem ir labs atalgojums, lai skolotāji būtu ieinteresēti mācīt bērnus, lai būtu ieinteresēti veidot cilvēkus. Mana lielākā vēlme, ka mēs sakārtojam to, kas notiek mācību stundās, mēs sakārtojam to, ko dara skolēns pēc stundām, lai viņam nav laika.
Tā tad Bruno ideja Latvijas gan teikšu diezgan deklaratīva. Saku, kā man tas izklausījās, ir īpaši tas paziņojums beigās, kur mēs šeit neatskaņojām, bija, ka katram jaunietim, proti, ja mēs sakārtosim izglītību, tad mēs dzīvosim arī laimīgā valstī. Varētu pasaukt pusminūtē pateikt tādas 3 praktiskas lietas, kas ir jāmaina tajā pašreizējā izglītības sistēmā, lai Latvija būtu laimīga. Pirmais ir jānodrošina, ka skolā strādā profesionāļi. Tad, ko es ar to domāju? Tagad nav. Ko lūdzu? Šobrīd nav. Šobrīd ir, bet daļa tomēr ir skolotāji, kas nāk uz darbu vienkārši nākšanas pēc, un tā ir realitāte. Labi, tātad daļu jāatlaiž? Nevis jāatlaiž, bet jādod iespēju mainīties. Ja viņi negrib mainīties 21. gadsimtam atbilstoši, tad ir vienkārši jāizstrādā, manuprāt, darba kritēriji, pēc kuriem mēs tad varam saprast, vai cilvēks nemainās. Otra lieta, kas varētu sakārtot noteikti izglītību, ir atalgojums. Noteikti, pedagoģa atalgojumi noteikti. Es uzskatu, okay. Un trešā lieta noteikti, kas varētu izmainīt izglītību, ka mums būtu uz vienu skolotāja vietu vismaz, piemēram, 5 skolotāju konkursu. Lielāku konkursu. Pasakot, vairāk gribētājs. Labi, paldies, es saku tik daudz Bruno. Atgādinu, tātad klausītājiem ir iespēja tagad balsot. Twitterī sameklējiet šobrīd kontu premjerministrs un nobalsojiet, kurš jums šķiet vislabākais no premjerministriem, vai Facebookā es varu būt premjerministrs. Tāds ir savukārt nosaukums kontam, kurā jūs arī varat balsot. Tad mēs tālāk. Nākamais dalībnieks Armāns Aivo Astukevičs no Ventspils. Pareizi? Tieši tā, labdien! Armāns ir vēl vidusskolēns, taču ar savu pieredzi dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Darbojas Ventspils jauniešu domē, ir bijis jauniešu saimnes dalībnieks, darbojas skolas pašpārvaldē, arī Ventspils domes jaunatnes lietu komitejā. Vispār jābrīnās, kā viņš vispār spēja apvienot ar mācībām. Savā anketā raksta, ka ļoti atzinīgi vērtē pašmāju līderus Sandru Kalnietu un Valdi Dombrovski. Un ko domā par Aivaru Lembergu? Es jūtu šo jautājumu. Tas ir labi. Es viņu neuzskatu par politiķu. Tādā ziņā viņš ir pašvaldības mērs, un pie tā arī vajadzētu palikt. Labs līderis? Es pieņemu, ka jā. Viņš ir pavilcis cilvēkus. Bet tās apsūdzības, kas ir pret viņu, ir safabricētas, tavuprāt? Es neteiktu. Es domāju, ka tur ir vajadzīga izmeklēšana, tā notiek. Vienīgais pārāk lēni. Labi. Pie tā pagaidām arī paliekam. 3 īpašības arī, kuras nevajadzētu būt premjerministram. Noteikti premjerministrs nedrīkst būt negodīgs. Es domāju, tas jebkurā politiskā amatā ir svarīgi, ka viņš nemelo. Pēc būtības stāst patiesību. Labi. Otrais, viņam nedrīkst būt šaurs redzesloks. Viņam jābūt plašam, zinošam par vairākām tēmām, ne tikai par izglītību, bet arī par lauksaimniecību, gan nodarbinātību. Un trešais, viņš nedrīkst būt diktators. Man liekas, viņam vajadzīgas tās līderu prasmes, kas nevis piespiež cilvēks kaut ko darīt, bet ļauj tiem cilvēkiem pašiem vada viņus. Vai kāds no mūsu politiķiem ir ar tādām diktatoriskām tieksmēm bijis? Grūti pateikt. Es neesmu viņus redzējis darbā. Nezinu. Labi, klausāmies Armanda atsūtītu ideju. Es redzu vīziju, ka Latvija ir spēcīga valsts Eiropā, ka mēs esam vienoti un ka mēs spējam kaut ko panākt. Un pats galvenais šajā visā, lai to visu varētu panākt, ir tiešām veidot labu politikas kultūru, labu sabiedrības kultūru, cienīt viens otru, uzklausīt viedokļus un nemelot. Pat galvenais nemelot un tiešām pildīt tos solījumus un nevis solīt. Jā, kā redzam, Armandam ir svarīga tā nemelošana. Vai tu vari nosaukt tādā gadījumā tos politiķus, kas tad mums ir bijuši tie negodīgākie Latvijā? Es negribētu saukt konkrēts politiķus. Drīzāk, man liekas, tā ir tāda vispārējo pat partiju lieta. Viņi sola kaut kādus tur, piemēram, mums būs algas skolotājiem, pat neapdomājot, vai tas ir vispār reāli. Un ir sasolīts ļoti daudz šīs lietas. Tā ir melošana, tavuprāt, jā? Es pieņemu, ka es tā uzskatu. Nosauc kādu, kas ir samelojis, jebko samelojis. Piemēram, es redzu, piemēram, opozīciju, kas nepārtraukti cenšas, piemēram, ar populistiskiem lēmumiem iegūt sev popularitāti. Saimā? Tieši Saimā, Urbanovičs, piemēram.
Labi, pie Urbanoviča arī paliksim šobrīd. Paldies Armandam Aivo Astukevičam. Tāds ir lūk viņa iepazīstināšanas moments. Nākamā dalībniece Alise Usečova no Rīgas. Sveika. Jā, labdien! Arī vidusskolniece. Mācās slavenajā Rīgas 1. ģimnāzijā. Iepriekšējā skolā bijusi pat skolas parlamenta prezidente. Darbojusies arī spēles KVN komandā. Pie tautības norādes ir svītriņa. Kāpēc? Jā, jo man pasē nav ierakstīta mana tautība. Tu nezini, kāda tev tautība? Es piedzimu krievalodīgajā ģimenē, bet es jau tik daudz gadus uzturos latviešu vidē, ka tagad man pat būtu grūti jau pateikt, pie kuras nacionālās piederu, jo dzīvot šajā valstī tik daudz kopš es piedzimu. Tāpēc tagad es teiktu, ka puse ir krievu un otrā puse ir latvieta. Tāpēc ir grūti ļoti pateikt. Pārvalda 5 valodas, kas ir interesanti patiešām, jā, lai arī tātad padziļināt mācās matemātiku un fiziku, es apgūstu arī valodas. Kas tev vairāk interesē, humanitārās vai eksaktās zinātnes? Es teiktu, ka man vairāk interesē humanitāras zinātnes, bet man ļoti labi padodas arī zinātnes eksaktas. Nu labi. Kas ir tās 3 īpašības, kas ir vajadzīgas premjeram? Viņam noteikti ir jābūt erudītam, jo, manuprāt, viņam jāzina par visu, kas notiek apkārt. Arī viņam jābūt pārliecinātam tajās domās, kuras viņš pauž, jo viņam vajag to ieskaidrot cilvēkiem, kuri apkārt, kuri viņi klausās, un tāpēc noteikti. Un arī viņam ir jābūt godīgam pirmkārt sev, jo viņam nedrīkst melot sev, manuprāt. Labi, melošana mums ir šodien aktuāls temats, patiešām klausāmies Alises atsūtītajā idejā Latvijai. Lai iztenot manu ideju, pirmkārt, vajag ievest bezmaksas karjeras konsultanta apmeklēšanu visiem vidusskolēniem. Otrakārt, vajag ievest fakultatīvas nodarbības, kur profesionāļi stāstīs par savu ikdienu, par savu darbu priekšrocībām un trūkumiem, kā arī palīdzēs skolēniem iejusties tajā amatā, kuri viņi turpmāk arī strādās. Treškārt, vajadzētu dažādot priekšmetu izvēli skolās, lai skolēni varētu iegūt viņam noderīgas zināšanas. Tā Alise, pagaidām viskonkrētākā ideja jāsaka, klausoties. Kā varētu ieinteresēt tādas dažādas profesionāļus nākt uz skolu, lai viņi stāstītu? Es domāju, ka pirmkārt viņiem pašiem tas būtu izdevīgi, jo pēc tam tie paši skolēni varētu arī strādāt viņu uzņēmumos. Ar to pietikt, lai atnāktu cilvēki? Varētu būt, ka arī vajadzētu piešķirt kādu atalgojumu. Bet šīs jau ir tas papildus izmaksas, kuras nevienmēr mūsu valstī ir. Kuru priekšmetu tu pat labprāt atteiktos, lai kaut ko citu padziļinātu mācītos? No sporta skolā, jo es uzskatu, ka tas ir tas, ko var arī apgūt ārpus skolas. Un kur tu gribi studēt pēc tagad skolas? Es pašlaik apsveru domu studēt starptautiskās attiecības. Labi, paldies, Alise Usečova mums tik tālu. Vēl mums ir 4. spēles dalībnieks, tad es atgādināšu vēlreiz par balsošanu. Artūrs Krants, arī no Rīgas. Sveiki. Labdien. Studēja Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē 2. kursā, gan bijis 2. gan arī 3. jauniešu saeimas deputāts. Latvietis, kura dzimtā valoda ir krievu. Kā tas ir sanācis? Tas ir sanācis tā, ka mans vecvectēvs bija latvietis pēc tautības, un viņš arī strādāja valsts pārvaldē, un es ļoti viņu cieņu, bet mans tēvs paņēma savas mātes nacionalitāti Baltkrievs, un tādējādi es piedzimu krievu valodas. Bet es tiešām uzskatu sevi par latvieti, gan arī mans tēvs arī tagad sevi uzskata par latvieti. Interesants ir CV, starp citu, beidzis Puškina liceju, apbalvots tur ar sudraba medaļu. Saņēmis gan no Rīgas mēra, gan premjerministra pateicība par izciliem sasniegumiem. Ir arī ēnojis premjerministra Valdi Dombrovski. Vispār jāsaka, viss kā tāda ievērojamāko valsts vīri gandrīz visi min Kārlu Ulmani. Tā kā pagājušā nedēļā apritēja 80 gadi kopš Ulmaņa apvērsuma, vai to vajadzētu noteikt kā svētku dienu Latvijai? Es teiktu, ka nevajadzētu, jo tomēr tas bija valsts apvērsums, un es pieturos tomēr pie demokratiskiem principiem. Tad tas nebija tas labākais, ko viņš izdarīja savā dzīvē. Tas nebija labākais, ko viņš izdarīja savā dzīvē, bet es teiktu, ka es cieņu viņu par to, ka viņš vadīja Latvijas valdību vairākas reizes, un faktiski var teikt, ka viņš atrodas pie Latvijas valsts stūra. Kas ir tās 3 nozeres, kurās premjeram vajadzētu vislabāk orientēties?
Es teiktu, ka jurisprudence, jo premjeram jāpārzina likumi. Otrakārt, ekonomika. Un treškārt, tas ir saistīts ar manu ideju veselības jomu, jo atkal, pēc tam jūs dzirdat manu ideju. Tātad viņam vajadzētu būt mediķim, juristam un ekonomistam kopā, vai ne? Labi, klausāmies Artūra atsūtītajā idejā Latvijai. Es piedāvāju par Latvijas tautsājumniecības prioritāru nozari noteikti genoterapijas preparātu ražšanu. Genoterapija ir inovatīva ārstniecība. Vairāku slimību cēlonis ir genetiskā patoloģija, kuru iespējams novērst, korrigējot konkrētu gēnu. Genoterapija ir vērsta tieši uz slimības cēloņa likvidēšanu, nevis to seku apkarošanu. Tas nozīmē vairāku augstu tehnoloģiju nozaru attīstību Latvijā, jaunas darba vietas, papildus līdzekļus valsts budžetam un sabiedrības veselības līmeņa uzlabošanu. Tā, Artūrs, varbūt tev tomēr vajadzēja studēt medicīnu, nevis jurisprudenci klausoties. Tiešām tas ir tāds labs jautājums, bet, es teikšu, ka 11. gada pēc savas pasniedzēja piedāvājuma saku rakstīt zinātnisku pētniecisku darbu par korupcijas apkarošanas pieredzi pasaulē, proti izpētīt Dānijas un Singapūras pieredzi, saņemot trešu vietu tieslietu sekciju Latvijā. Tas tiešām bija tāds stimuls, jā, pēc tam es uzrakstīju vēl vienu par genetisku manipulāciju tiesisko regulumu Latvija un Eiropas Savienība saņem pirmo vietu. Labi, tālāk nelīlīsimies. Kāpēc tieši gēnterapija kā prioritāte? Vai tas ir tāpēc, ka tās ir rūpes par tautu, vai tas ir doma, ka tas būs labs bizness? Es teiktu, ka gan tas, bet tomēr lielākos rūpes par tautu, jo daudzas ģimenes Latvijā un pat mani radinieki saskāras ar tādiem iedzimtām slimībām, un es uzskatu, ka tiešām es ticu tam, kā mēs varam izārstēt vairākus cilvēkus. Cik tas valstī izmaksātu? Par to ļoti grūti spriest tagad. Protams, tas būs vairāki miljoni, bet... Vairāki miljoni? Tas nav tik daudz priekš Latvijas. Vairāki miljoni, bet... Tas tiešām ieguldījums veselība. Labi, Artūrs Kāns, paldies Artūram arī. Tātad mums 4 spēles dalībnieki. Es ceru, ka klausītāji šobrīd ir spējīgi noteikti lemt, kurš no viņiem šobrīd šķiet labākais. Izmantojiet iespēju, balsojiet, tātad atgādini. Twitterī varat atrast kontu premjerministrs un nobalsot par jūsuprāt no šiem 4 labākajiem, kurš jums šķiet labākais, un arī Facebookā nosaukums ir garāks, es varu būt premjerministrs. Turpinām iepazīties ar nākamo premjerministru kandidātiem šajā spēlē. Uz Latvijas Radio 1, kā jūs sacījāt, mums zvana cilvēki brīvajā mikrofonā un izsakās par dažādām lietām. Jums tā tad ir iespēja dzirdēt jautājumus, kurus cilvēki izsaka, un atbildēt šiem klausītājiem tiešajā ēterā. Mēs sāksim droši vien ar Alisi. Klausāmies pirmo jautājumu. Es gribētu tev parunāt mazliet par Valdi Dombrovsku. Sameloju to, kad mums ir 460 vidēja alga. Nav tā. Un ja arī viņš nezina pareizi, tā lai meklē statistiku, lai nav tā valsti. Lai viņš pabrauka un paskatās visu valsts, nav taisnība, cik cilvēku viņš sāda pa viszemākajiem algam strādāt. Tātad, ko tu atbildēsi cilvēkam, kurš saka, nevar būt 460, nav vidēja alga? Es varu teikt, ka tas nav atkarīgs tikai no viena cilvēka valstī. Un, ja šis cilvēks apgalvo, ka viņš grib runāt tieši par Valdi Dombrovski. Es uzskatu, ka tas nav tikai vaina. Tur vainīgs ir Latvijas budžets, kurš, diemžēl, nav tik liels, kā gribētos. Bet Dombrovskis laikam nezina, cik ir vidēja alga. Viņš saka, ka 450, kamēr nesot tādi. Tas nozīmē, ka vienkārši viņam bija dot nepareizi dati. Premjeram? Jā, jo taču premjers nav tas cilvēks, kurš meklē datus. Viņam arī ir cilvēki, kuri taisa to statistiku. Kā Alīs domā, cik ir mums vidēja alga Latvijā? Vidējā alga Latvijā bija 300 lati. Apmēram 300 lati. Labi, paldies. Jā, labi, mēs redz vēl latviešu šobrīd runājam. Labi, turpinām uz nākošo jautājumu Artūram. Un tur iztirzāja tur tos visus, ko tie bija jūrnieki darījuši un ko Lembergs. To, ka viņš saka, ka mums NATO nevajag, par to viņu vajadzētu riktīgi sodīt. Bet to, ka viņi čurā uz lūkiem, lai viņi arī būtu amerikāņi vai viņi būtu kaut no kosmosa, tur viņš rīkojās 100% pareizi. Paldies par zvanu. Es teiktu, ka es
tiešām nesaprotu, kāpēc valsts līmenī apspriež faktiski administratīvu pārkāpumu Ventspīlī. Es neskatoties uz to, viņi NATO karaspēka, ir viņi karavīri vai nav, tas neko nemaina. Viņi izdarīja administratīvu pārkāpumu un viņam par to vajadzētu būt sodīti. Ventspils mēram nevajadzētu tik daudz runāt, ja? Es teiktu, ka viņš atbild uz uzbrukumiem. Viņš atbild uz uzbrukumiem. Bet viņš jau bija tas, kas šo skandālu pacēla, kā zināms. Tā var teikt, bet atkal notika administratīvas pārkāpums viņa teritorijā. Viņš kā atbildīga persona izdarīja visu, ko bija nepieciešams no viņa. Labi, klausāmies tālāk jautājums droši vien Bruno. Ulmans savos 6 gados pacēla lauksaimniecību un iekrāja 7 tonnas zelta. Tagad mums 15 gados vēl 1,5 tonnas zelta jādobīja Eiropai un saradās miljonāri ar valsts parādiem. Te jau ir tā demokrātija, kuru visi tā aizstāv. Paldies kungam par viedokli, bet es īsti nesadzirdēju jautājumu no viņa puses. Tas bija tāds komentārs. Ko jūs atbildēsiet uz viņa viedokli? Es pilnīgi piekrītu un es par to priecājos, ka Ulmeņa kungs savā laikā iekrāja tiešām daudz tonu zelta. Bet šajā gadījumā krīzei sākoties mums bija nepieciešama tiešām palīdzība no Startautiskā valūtas fonda, un, kā mēs zinām, arī bankā un arī jebkurās citās kredīta aizdevēja iestādēs ir zināmi noteikumi, pēc kuriem ir jāvadās, lai šo naudu atgūtu, un tā ir normāla parādība, ka šo naudu mums aizdeva par zināmiem procentiem. Tāda būtu man atbilde. Labi, Armandam jautājums. Tad rītā, kad viņi Briselē bija, no rīta 6 ziņoja, ka tur vairākas valsts, Francija, Spānija, kas tur esot ieteikuši mums vēl nestāties eiro, sakarā ar to visamo stāvokli, lai pagaidītu. To 6 no rīta ziņoja par rādio, vēlāk neziņoja. Meli, tie ir īstākie meli. Jūs varat pateikt, cik miljoni jāmaksā gadā mums, Eiropai? Armand? Jā, paldies kungam par viedokli. Es nezinu, es nestrādāju radio, tā kā man nav nejausmas, ko viņi pārraidīja 6 no rīta. Es tā kā neceļoju, diemžēl. Bet par iestāšanos eirozonā, es domāju, ka tas bija pareizs lēmums. Tas ir tikai stiprinājis mūsu ekonomiku, jo mēs tagad esam ne tikai piesaistīti spēcīgai valūtai, bet mēs esam šīs valūtas katlā. Un es pieņemu, ka tas bija pareizs lēmums, jo tagad tiešām mēs arī diktējam eiro politiku, ne tikai esam piesieti pie kuģa. Un ja mums arī jāmaksā, nezinu cik. Es nezinu, ka mums būtu jāmaksā nezinu cik, tas ir tomēr ieguldījums kaut kādā mūsu nākotnē, un arī beigās, ja mums būs problēmas, tad arī mums palīdzēs, un tas tāds garants. Mēs kaut kā iemaksājam vairāk savā drošībā, tieši šī brīdī ekonomiskā ziņā. Labi. Paldies, es saku, tik daudz visiem mums spējām atbildēt, ko nu spējām atbildēt klausītājiem. Paldies, Džingliņi! Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Mediju spēle Es varu būt premjerministrs. Katru ceturtdienu pēc 4 5LV Domnīcā. Pirms mēs sazvanām Māri Gaili, kurš mūs klausās un izteiks savu vērtējumu. Daži jautājumi jums zināšanai. Es atgādinu klausītājiem, vēl varat zvanīt un balsot. Mums izmantojiet iespēju Twitterī, caur kontu premjerministrs vai Facebookā Es varu būt premjerministrs, kurš no 4 Artūrs, Alise, Bruno vai Armands jums šķiet pārliecinošāks. Daži jautājumi zināšanai, kamēr mēs Māri Gaili sazvanām, sāksim ar Artūru. Kā sauc 1924. gadā dibinātu ordeni, kura devīze tulkojumā no latīņu valodas ir caur ērkšķiem uz zvaigznēm? Diemžēl es nezinu atbildi. Kāds zina? Bruno? Tas varētu būt Lāčplēša ordens. Tas nav Lāčplēša ordens, vēl kāds zina, varbūt Armands vai Jālis zina. Kurā gadā? 1924. Mums tik daudz ordeņu Latvijā nav. 3 zvaigžņu ordens. Jā, Bruno izdomāja, ka varētu būt 3 zvaigžņu ordens. Patiesībā Latvijā, man liekas, mēs nevaram ļoti aizrauties ar daudz ordeņu nosaukumiem.
Jautājums Salisei. Kurā Eiropas valstī vairāk nekā 120 gadus līdz pat 2013. gada pavasarim tronī bija tikai sievietes? Lielbritānija. Bet man liekas, ka nē, tomēr jā, nav. Lielbritānijā bija karalis arī 20. gadsimtā. Vai kāds zina no jums, kura Eiropas valsts tā varētu būt? Jā, kurā Eiropas valstī vairāk nekā 120 gadus līdz pat 2013. gada pavasarim tronī bija tikai sievietes? Nīderlanda? Pareizi, Armandam. Jā, redz, Armands tomēr spēja izdomāt, ka tā varētu būt Nīderlande. Labi. Vai tev vēl kādi jautājumi iedot? Labprāt. Kas šogad vieno Rīgu un Ūmeo? Viņas abas divas ir kultūras galvaspilsētas. Jā, pareizi, Armands. Eiropas kultūras galvaspilsētas. Eiropas kultūras galvaspilsētas status abām taisnība ir jā. Nu labi, varbūt Bruno zina sportistu, kurš nesa Latvijas valsts karogu šī gada Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Mūsu vienīgais Ozoliņš. Frants Ozoliņš, taisnība, jā. Es skatos uz pulksteni un acīm redzot, mums ir jāļauj izteikties šobrīd arī ekspremjeram, kurš cītīgi klausījies un varētu dot savu novērtējumu, ko sakāt par mūsu nākamajiem premjerministriem, Gaļkungs. Halo! Mārija Gaļkungs. Jā. Tad lūdzu, jā. Gribam dzirdēt jūsu vērtējumu. Halo! Dzirdat mani? Jā, mēs jūs dzirdam, lūdzu runājiet. Jā, lai es runāju, jā. Varat runāt, jā? Jā. Lūdzu, tad kāds ir jūsu vērtējums? Varat sākt runāt. Es varu teikt savu vērtējumu. Labi, noklausoties visus 4 kandidātus, man jāsaka, ka pārliecinoši pēc manām domām bija Armands Aivo. Vai var pateikt, kāpēc? Halo? Jā, vai vari pateikt, kāpēc? Vēlreiz es nedzirdēju jūsu jautājumu. Jā, es neesmu dzirdams, jā, acīm redzot. Vai jūs varat pateikt, kāpēc šāds jūsu lēmums? Tātad, labi, noklausoties visu uzstāšanos, jā, labi jau runāju. Manuprāt... Jā, runājiet, lūdzu, mēs jūs dzirdam. Halo. Pārliecinošākais, manuprāt, bija Armands Aivo. Jā, bet kāpēc tāds lēmums? Kas jums deva šādu pārliecību? Tas ļoti īsts brīdis jau vien bija, un man pašam nebija iespēja intervēt. Man bija jānoklausās, ko intervē profesionāļi, bet jāsaka, ka viņš izklausījās pārliecinošāks. Jāsaka, ka vēl viņam ir labs balss tembrs, kas politiķim arī nav mazsvarīgi. Nosvērtāks un tā kā sagatavotāks tādai lietai. Jo, ja man jāsaka pa pārējiem, tad man liekas Artūrs runādams par gēnu terapiju, tā ir viena maza, tā ir varbūt brīnišķīga lieta, bet tiešām viņam jāiet ir tad jāmācās par ārstu vai jāstudē šīs lietas un jākļūst zinātniekam un jāturpina, jo tam ar premjerēšanu atklāt sakot diezgan maz sakara. Pat ja tā būtu brīnišķīga nozara, kur Latvija varētu tur spīdēt pasaules mērogā, premjeru pienākumu laikam ir 100 reizes vairāk nekā, teiksim, viens nozars tur panākumu un attīstību. Es domāju, ka Alice man šķiet ļoti daudzsološs jauns cilvēks un visdrīzāk, ja viņi tā turpinās, tad ar savu, arī pietiekam erudīti, ja, un man, protams, pārsteidz viņas spējas valodu apgūšanā, lai gan par to statistiku, tur man šķiet bišķiņ tā kā loģikas pietrūk. Tas viņas secinājums, es domāju, ka varēja būt tas cipars ir pareizs, bet no viena kritiķa jau vēl nekas neizriet, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir daudz mazākas algas par vidējo. Pietiek daži, varbūt 10 vai 100 kārt pārsniedz vidējo, un vidējais jau būs tur, kur viņš ir. Ja? Tā nevar spriest ar interviju palīdzību, vai vidējā alga ir samelots cipars vai nav. Un Bruno... jāsaka atklāt, no visas tās kompānijas man likās mazāk daudzsološais. Atvainojos ļoti, Bruno. Jā, paldies, es saku Mārim Gailim par interesantu vērtējumu katra cilvēka. Kā jau vienmēr politiķiem būs jāskatās ar subjektīvu vērtējumu, tas ir pilnīgi noteikti, jums pie tā jāpierod. Es izmantošu šoreiz savas tiesības nenosaukt nevienu no tiem cilvēkiem, kam es dotu savu imunitāti, jo man nav tādas ļoti ciešas pārliecības par to,
kādam vajadzētu dot. Tad zinām, ka Armāns pilnīgi noteikti paliek, bet kas jums ir pārējiem rezultātiem? No kura gala tad mēs sākam? Sākam atkal no augšgala. Augšgala, jā. Tad Armāns ir saņēmis ar visvairāk balsis. Arī no klausītājiem. Jā, otrajā vietā ir Alise. Kas saņēmusi ļoti, gandrīz tik pat būtībā, viņi tur ļoti bija visu laiku uz robežas. Trešajā vietā ir Artūrs un ceturtajā Bruno. Aha. Tas nozīmē, ka mēs apsveicam šos trīs ar to, ka jūs esat iekļuvuši nākošajā kārtā. Bruno būs jāatgriežas šeit atkal. Nākošajā nedēļā vēlreiz, tātad nākošajā ceturtdienā mums tiekās tie cilvēki, kuriem izdevās savākt vismazāk klausītāju atbalstu, gan Twitterī, gan Facebookā. Zana Penis būs šeit studijā, tad viņa ar jums tiksies, lūkosim, kā jums ies nākošajā reizē. Es saku paldies, kā atnācāt, tāda bija tā spēle. Es varu būt premjerministrs šodien. Jā, paldies visiem! Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Tu klausies 5 LV.